Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Jau 4 mēnešus ilgst Izraēlas un Hamas militārais konflikts, un šodien Eģiptē savā jau 5. vizītē Tuvo Austrumu reģionā šajā sakarā ierodas ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Kairā viņam paredzēta tikšanās ar Ēģiptes prezidentu Abdel Fatahu as-Sisi. Dienu iepriekš Rijādā bija sarunas ar Saūda Arābijas kroņprinci Mohamedu bin Salmanu. Mērķis ir vairot atbalstu jaunam pamieram Gazas joslā. Blinkens dosies arī uz Izraēlu un Katāru. Pirmdien Amerikas Savienoto Valstu armijas pārstāvji paziņoja par triecieniem pa 2 Jemenas hutiešu bezapkalpes kuģiem, kas bija pielādēti ar sprākstvielām un radīja draudus Amerikas Savienoto Valstu kara flotes kuģiem, kā arī tuvumā esošajiem tirdzniecības kuģiem. Krievijas un Ķīnas pārstāvji Apvienoto Nāciju organizācijas drošības padomes sanāksmē vakar apsūdzēja ASV jau tā augstā saspīlējuma uzkurināšanā tuvajos austrumos ar atbildes triecieniem pa Irānas atbalstītajiem grupējumiem Irākā un Sīrijā. Vakarā simtiem lauksaimnieku rīkoja protestus ne tikai Latvijā, bet arī dažādos Nīderlandes rajonos, bloķējot automaģistrāles un kurinot ugunskurus. Par to ziņo policija un mediji. Šie protesti ir daļa no demonstrāciju viļņa Eiropā. Lauksaimnieki pieprasa zemākas degvielas nodevas, labākas lauksaimniecības produktu cenas un Eiropas Savienības vides noteikumu mīkstināšanu. Igaunija šodien ir spiests atstāt Maskavas patriarhāta pakļautībā esošās Igaunijas pareizticīgās baznīcas metropolīts Jevgeņijs, kurš laicīgajā dzīvē ir Krievijas pilsonis Valērijs Rešetņikovs. Viņš, tāpat kā Krievu pareizticīgās baznīcas metropolīts Kirills, attaisno Krievijas agresiju Ukrainā un tāpēc nesaņēma uzturēšanās atļaujas pagarinājumu. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments jau vakar atteica viņa uzturēšanās atļaujas pagarinājumu un deva rīkojumu nākamajā dienā atstāt valsti. Līvānu novada pašvaldība nosūtījusi atklātu vēstuli Latvijas valsts prezidentam, ministru prezidentei, Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijai, lūdzot tikšanos un iespēju pamatot savu viedokli klātienē. Atklātajā vēstulē līvānieši iebilst pret lauku skolu iznīcināšanas politiku, kura tiek ieviesta ar grozījumiem izglītības likumā. Līvānu novada pašvaldības ieskatā ir jāsaglabā valsts finansējums pedagoģu algām un lauku vidusskolu un pamatskolu pastāvēšanai arī tad, ja skolēnu skaits šajās skolās nav pietiekams. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien jau skata izglītības reformas jautājumus Latgalē un sēdē piedalīties uzaicināti izglītības un zinātnes ministrijas Līvānu novada domes un Rudzātu vidusskolas, kā arī skolēnu vecāku pārstāvji. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes amatpersonas uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju novērsa kopumā 8518 cigarešu paciņu, jeb 170 000 cigarešu kontrabandu. Tas notika sestdien, 3. februārī. Pāternieku muitas kontroles punktā no Baltkrievijas iebrauca kravas automašīna, ar kuru tika pārvietotas mēbeļu daļas. Pamatojoties uz risku informāciju, transporta līdzekli novirzīja pārbaudēji ar kravu kontroles rentgena iekārtu. Cigaretes bija paslēptas puspiekabes grīdā speciāli izveidotās slēptuvē. Valsts budžetā nesamaksātā nodokļu summa par šādu daudzumu cigarešu ir gandrīz 35 000 eiro. Lietas materiāli nodoti nodokļu un muitas policijas pārvaldei lēmuma pieņemšanai par kriminālu procesa sākšanu. No 3. līdz 25. februārim Zemesardzes 34. kājnieku bataljona militārajā bāzē Daugavpils valsts pilsētā un mācību poligonā Meža Mackeviči Augšdaugavas novada Vaboles pagastā notiek Zemesardzes 3. Latgales brigādes zemesargu militāras pamatapmācības kurss. Tajā piedalās vairāk nekā 40 zemesargi no visiem brigādes bataljoniem. Daugavpils iedzīvotāji tiek aicināti nesatraukties, kad laika posmā no 6. līdz 16. februārim Daugavpils valsts pilsētas apkaimes Cietoksnis, Sijā Intergaz teritorijā redzēs mācību nolūkā pārvietojamies militāro transportu, karavīrus un zemesargus ar strēlnieku ieročiem. Mācību laikā tiks izmantota mācību munīcija, kas troksni rada, bet cilvēku dzīvību un veselību neapdrauda. Izmantotā teritorija pēc apmācībām tiks sakopta. Poligona apkārtnē Augšdaugavas novadā uz koplietošanas ceļiem iespējami īslaicīgi transporta pārvietošanās ierobežojumi. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbild SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Alisa Plus.
Radio.